Jūrmala glabā interesantas vēstures liecības. Šeit saglabājušies koka nami ar īpašu tikai Jūrmalas kurortam raksturīgu arhitektūru, un Jūrmalā Mellužos ir Latvijā vienīgā akustiskā koka estrāde gliemežnīcas formā. Visā Baltijā šāda tipa koka celtnes palikušas vairs tikai 2. Taču kādreiz tādas vasaras koncertzāles bija Dubultos, Majoros, Bulduros un Edinburgā, kā kādreiz par godu Edinburgas princim sauca dzintarus. Pagājušā gadsimta sākuma gados te skanēja simfoniskie koncerti, vieglā mūzika un dēļu mūzika. Uzstājās gan varietē, gan cirka mākslinieki un tika spēlētas pirmās latviskās teātra izrādes Jūrmalas vēsturē. No kādreizējām akustiskajām koka gliemežnīcām līdz mūsdienām saglabājusies vien Mellužu estrāde. Pēc vairāku gadu desmitu miega Mellužu vasaras estrāde ir atjaunota, un šodien, tāpat kā pirms 80 gadiem, Mellužu vasaras estrādē skan mūzika un pulcējas skatītāji. Uz tikšanos Jūrmalā!